Sveiki, mīļie! Nu, man ienāca prātā, ka jāpaspēlējās mazliet. Un es piedāvāju tātad jums nelielu ieskatu novembrī. Nelielu ieskatiņu. Un izvēlēsieties pēc dzīvnieku orakulu kārtīm, ja? Reka būs viena, reka būs otra un pūli trešā. Un izvilkšu arī, nerādīšu šoreiz dzīvnieciņu, jo interesi pēc paskatīsimies, kāds tad ir jūsu topēma dzīvnieks novembrim, ja? Lūk tā. Un vēl es izvilkšu, protams, arī horoskopu zīmītes, ja? Šaibiņas mazās, ja? Šīs te, man viņas tiešām kā šaibiņas liekas, ja? Un tātad, tā, viss smuki. Tātad pirmā pozīcija ir, reku jau pats skrēja, kā jau auns, ja? Ir auns, tad ir svari, tad ir ūdensvīrs, ja? Un te vēl vienai jābūt, vai ne? Kas te vēl ir? Zivs atnāca, reku zivs centrā. Nu, un otrajam būs jaunava, man drusku jūk tās zīmes ar mežāžiem, vērsis, jaunava vērsis, vēzis un centriņā mums ir mežāzes. Interesanti salikās, ne? Nu, lūk, un attiecīgi te būs pārējās. Te ir strēlnieks, skorpions, dvīņi un centrā mums sanāk ir lauva. Starp citu, ja man netīšām tā sanāca, tad jūs paši saprotiet, ka tas nav patiesībā netīšām, jā. Tātad šīs zīmju īpašniekiem ir, nu, tāds, nu, centrālais tāds, jā, tēls viņš ir. Lūk, izdalās. Nu, varbūt pievilkt vēl akmentiņu klāt, jā, tad uzlikšu pauzīt. Pēc akmeņiem neeju, man te ir jau mūsu mīļie, vienkārši tādā random kārtībā izvilkšu un lieku tātad šeit man trāpa ametists, šeit ir zaļo akmentiņu, es nezinu, kas tā grāt, un šeit šis skaistais tāds tā kā, es nezinu, kas tas ir, vai kaut kāds ahāts, vai tik skaisti. Tie, es nezinu, kā tie riņķi, ja. Lūk, un tagad, ja nevarat izvēlēties, liekiet uz pauzīt, bet ja ne, tad dodamies tālāk. Nu, ko pirmā pozīcija, un ko es šoreiz daru? Šoreiz es daru tā. Opā! Ja? Un izvelku rūnas, ja? Un izvelku 3, ja? Un citādāk būs. Citādi būs pa daudz. Jā, ko daram? Nē, lai ir kāda, parasti jau, jā, parasti krīt kā krīt. Kas mums te ir? Mums te ir zirgs uz spēka. Piekam ļoti labi. Ļoti. Mums ir laguz uz mērķi un mājām. Jā, tāds kaut kāds sagriezies. Un akal spēks. Vau, cik interesanti spēka runa uz jautrību un prieku. Oho! Un šī nu ir runa, kas patiešām iegriež tādu dzīvību. Šis ir interesanti, es jums pateikšu, šis ir interesanti. Šis nāk, acīm redzot, kā izaicinājums, ja? Jo laguz rūna, mērķis un māja, nu, viņi tiešām tā kā sasaistīti man te ir salikusies kopā, jā. Laguz rūna ir emociju rūna un beznosacījuma mīlestības rūna, tas ir ūdens, plūstošs, ja? Un viņš vienmēr aicina ieklausīties savās sajūtās, jā, un plūst, un būt plūsmā, jā. Ja viņa ir apgriezusies, jā,
tad kaut kas sit laukā no plūsmas, ja? Redzi? Mēķis, mājas vai mēķis. Un cilvēks var, teiksim, kaut kur spītīgi iet pa kaut kādu ceļu, ja, kas ir tā kā prasa piepūli, tāpēc, ka tas nav tā kā saskaņā ar ritmu, jo tad tam tā nevajadzētu būt, ja, bet, nu, jā, tas ir viens no variantiem, ja. Es atcitu šī te rūna, to tā kā varētu arī apstiprināt, bet vienīgi viņi ļoti labi akcentēti, jo, kad šī rūna atnāk, tas nozīmē, ka tur, kur bija garlaicīgi noplacis kaut kā, ja, tur uzjundīts tiek spēks, un jums tieši pie jautrības un prieka, un tas tiešām tāpēc ļoti labi iet kopā, jo tas tāds ritīgi, kad dzīvība pamostās un dzīvības spēks, ja. Vienīgi šitas mums drusciņi jāapskatās, jo tas, ka jautrībai atnāk šī te rūna, kas principā dod sajūtu nu, tu sajūties dzīve, ja, tu sajūties dzīve, un vēl šitas, un vēl ar zirgu, kas zirgs vispār arī ķermeni nozīmē, un padomā pati te ir rakstīts spēks lodziņā, un šeit savukārt ir rūna, kas apzīmē spēku, ja. Tad nu, te kaut kādi baigie, spēcīgie impulsi, vienīgi, kas notiek ar to laguz rūnu, un ko mums mēģina pateikt, ja? Un to mēs arī tagad papētīsim. Nu tā, es paņēmu šos te mēnesi orākulu kārtas, ja? Un paskatāmies. Jā, labi, simboliski izvilksim katrai rūnu, pie katras rūnas šo te orākulu, mēnesi orākulu kārtas, ja? Labi, sāksim ar tur, kur mums ir spēks, un tur, kur ir mums šīs te Odina zirgs atjājas, ja? Kurš pagriež, viņš palīdz aiziet, kā es runāju tagad, viņš palīdz tev atrast to pareizo ceļu, viņš pagriež kaut kādas lietas labvēlīgā gultnē, virzienā, ja? Un vispār viņa ļoti ideālā rūna tandēmam, ja, sastrādāšanā, un paskaties, tas tev dod spēku, vai kaut kāds tandēms dod spēku, vai es, teiksim, man, piemēram, pašai personīgi ir asociācijas ļoti ar ķermeniskumu, ja, vai ķermenis atgūsies un paliks spēcīgāks, varbūt bija vāja, kaut kāda nespēcīga, ja, un šis ir tas, kad ienāk kaut kāda impulsi, ja, bet pastīsimies, ko mums rāda mēnesis kārtas, mēnesis orākulu kārtas, man rāda ļoti precīzi, ja, un kas tur ir par šo te lauciņu spēks un zirgs, kas mums te ir atskrējis, ja, nu, pasties, jā, nu, vērsis, protams, tas ir ķermenis, tā ir veselība, super, tātad tu redzi, ka vērsis arī ir par labklājību, ja, un tev saka, ka tev kaut kādas man vajag patīk arī cipariņš, 44 lapas puses pierakstīt, ja, un vērsis arī par labklājību, un paskaties, ka tev priekšā gaida, tātad ļoti labi, un tiešām izstāst kaut kā vai nu caur sadarbību, vai nu, es nezinu, vai nu tas, ka tu pati sāc justies labi, jo vērsis ir, nu, katrā ziņā šeit ir aprakstīts tā, ka tagad tu pati labi jūties, fiziski labi jūties, ka tu pati sev patīc, ja, tu burtiski pievelc, ja, un jūs taču saprotat cilvēki, ka pat, ja neapzinās, viņi tiešām iet uz tādu enerģiju, ja. Jā, mēs vispār to neapzināmies, ja mums liekas, ka viss ir tāds ar loģiku, ja, bet ir kaut kāda impulsi, ja, gaisā, pat ir vizuāli skatienā, ja, un cilvēki tiecās pie tevis, ja, bet katrā ziņā, jā, šī kārtas apstiprina, ja, ka tas ir vesela miesa, un veselā miesā uzreiz, tā teikt, vesels gars, ja, un te ir tāds miers, tiek tāds pašpārliecinātība tiek atgūta, ja.
tieši konkrēti šajā orakula kārtī ir teikts, ka var kaut kāds tur gan sevi palutināt, gan arī kaut ko atlikt, kaut kādas naudiņas, lai palutinātu. Nu, kaut kas tāds, ja, ka tu arī vari kaut ko ietaupīt, ja, bet šeit ir galvenā arī vēl tāda doma, ja, ka, jā, tu sajūties spēku pilni, ja, un pievilcīgi, un tad tev nāk viss. Jā, ko es tik gar runāju, ja? Jā, tā man baigais prieks, ka šitas tā izskatījās un notrāpījās, ja? Jā, super. Jā, arī var kaut kādus plānus taisīt tīri attiecībā uz finansēm, jā, un tā baigi superīgi. Ļoti, ļoti labi. Es teikšu, finansiāli tāds labs mēnesīts, ja? Labi, ejam tālāk. Paskatāmies, nu, pēc kārtas skatāmies, ja, kas tad šeit, šī te rūna, ja, viņa apkritusi kājām gaisā, kas tur emocijas kaut kur izsitās kaut kas, vai kas tur ir, ja, kas tur ir, vai uz mēķi sajūta ir tāpat laikā, ka vēl netiec tur, ja. Vai cik jums interesanti, paskatieties, tā nav sagadīšanās, protams, ja? Iepriekšējā kārtas bija ar lapas pusi 44. Atcerieties, jums teicu, man patīk tie cipariņi, es pierakstīs lapas pusi, ja? Jo man slikt atmiņu, un es fiks paskatos grāmatiņā, lai kaut ko neizlaistu, ja? Un te ir 88. Maģiski, vienkārši maģiski, ja? Jā, te ir pilnmēnes ūdens vīrā. Pilnmēnes, nu padomājiet pats ūdens vīrs, ja. Labi, ūdens vīram tā kā nav tieši saistība ar ūdeni, bet mēs ieklausamies un mums ir saistība, pareizi. Ūdens vīrs, un es tikko teicu, ka šī ir ūdens enerģija, ūdens rūna, ja. Un, pat cik tas ir pilnmēnes, jā, skaidrs, ka šeit ir savi izaicinājumi, ja? Šeit ir savi uzaicinājumi. Un tāpat tiešām arī aprakstā ir par to, par tavām emocijām, ja? Par tavām emocijām. Un te tevi pamāca. Skaitiet, ka šis ir padomiņš, ja? Vai no smēķis, ko tu ej, vai no attiecībās kaut kādu mājas jautājumu, varbūt tie vispār ir saistīti jautājumi, ja? Ko es zinu, jo lagus arī tā tad ir arī mīlestības rūna, nu, pat cik tās ir emocijas, tās sajūtas, ja? Un visas sajūtas būtībā dod mums spēju mīlēt, ja? Lūk, un te ir tāds padoms, jā, atsakot, ka lai tev nebūtu tā, ka tu skrien ar galvu sienā, vai arī, ka tā plūsmi traucētu un kaut kas nobloķējies, ja? Lūdzu, šeit ir padoms, ja? Tas tavs uzdevums ir kā tādam kārtīgam ūdens vīram drusciņi distancēties no situācijas, kur tu pazūdi savos ūdeņos, savās emocijās, ja? Bet tu tā kā atdali sevi no šīs situācijas, kas tev prātā. Tātad vai nu pa mēķi, vai nu kāds mājas jautājums vai vispār saistīts, ja? Un kas tev, tātad tu slīkst kaut kādās emocijās, ja? Nu, kaut kāda emocija katrā ziņā sit tev laukā no tava ceļa, tā kā sit laukā, ja? Jā. Jebkurā gadījumā tikpat labi var arī būt, ka kāds cits visu laiku tev nelaiž tuvumā, ja? Nu, tā ir tā kāds, kas skaidro, ja? Bet šeit ir tā ideja, ja, ka, lai cik tev būtu bailīgi varbūt tagad, vai ir kaut kādas pārmaiņas priekšā, ja? Zini, ka no tevis šobrīd dzīve prasa, lai tu neieciklējies, ja, tā kā es teicu par šo te rūnu, ja, kā kauns varbūt var ieciklēties kaut uz savu kaut ko un iet tā kā pret straumu, bet tieši par to nebuksē, jo šobrīd vajag dzīvei progresu, un progress ienāk tad, kad tu vairs šausmīgi neiekrampējies kaut kā, iekš kaut kā, saproti? Tu noteikti zini, par ko iet runa, jā? Vienkārši tas tā ir. Un
tas tev palīdzēs, ja te arī rakstīts, parāda pasaulē sevi, īsto sevi, ja. Rekas, ap citu, ir īstā tu, šitas ir tāds dzīvības spēks, tāds uzrāviens, ja. Ap citu, ar šo te runu tu nepazaudējies citu kaut kādās vēlmēs un mērķos, ja. Šeit tu esi tu, te dzīvības spēka visi, tā teikt, strādā, ja. Jā, un šis te buksēšana ir tāpēc, ka varbūt tu esi kaut ko ieņēmusi prātā, bet tas neatbilst tavai patiesajai būtībai. Un tev tāpēc principā buksē, lai tu atlaistu to, kas patiesībā nav tavs, jā. Vai nav tieši tā, kā tu gribēji, ja? Jo es saku, šeit ir pa progresu, te uzreiz nomierinu. Un starp citu, jā, šī te rūna, jā, savā ziņā arī stāsta, ka tas tāds pārbaudījums, kas tev jāiznes ar mīlestību, jā. Lūk. Tātad pasaulē jāredz tevi, tavu patieso es, ja? Un tev atgādina, kad varbūt tev neliekās, ka tu esi kaut kāda īpaša, bet tas tāpat kā ar sniegpārsliņu, ja? Nav otras tādas, tas salikums nav, un ir unikāls, ja? Un katrs mēs esam savā vietā un savā laikā tieši tur, kur vajag būt un kā vajag, ja? Tā kā jā, tātad. Apzinies tās visas savas jūtas, bet esi gatava virzīties uz priekšu. Virzīties plūsmai ir jāatjaunojās. Esi gatava, viss mēs iztaisnojam arī. Mēs taču strādājam galā ar apziņu. Lūdzu, es iztaisnoju, jā. Jūs arī iztaisnojat, ir plūsma attaisnota, jā. Tas nozīmē, ka vairs tu neesi tik šausmīgi tu tajā savā galvā, bet tu sāc paļauties, tas nozīmē pieslēgties tam savām arī sirdī, ja, un tad jau viss aiziet, ja, jo interesanti, ka gan šeit šī kārts, gan šī runa runā par to, ka ieklausījos savā sirdī, un tu sapratīsi dzīvi, un tad arī viss sāks iet uz priekšu. Lūk. Tāds lūk variants, te var kaut kāda arī negaidīta situācija, pagrieziens kāds var būt, bet mums ir arī šī te pagrieziena runa, un viņa ir pilnīgi labvēlīga. Jā, tā kā tā. Jā, ko, viss tā. Un tagad paskatāmies šeit par jautrībām, un te ir baigais uzrāviens, nezinu, te ir gan tas lauciņš, gan ir labvēlīgs, gan rūna ir superīga, vienkārši tik pareizi arī nokritusi, jo, ja viņa būtu apgāst kājām gaisā, tad tas nebūtu tik forši. Es tieši domāju, ka tikai nebūs kaut kas tāds dīvains, ja. Varsieties 28, mums jau otro reizi. Šitā ir runa 2 pēc kārtas. Jā, interesanti. Nu ko, jautrība, dzīves prieks atraisās, paņemam vēl vienu kārti, jo šeit ir mūsu mīļais, ja, ka tava ticība tiek tagad testēta, ja, bet to jau mēs redzējām pēc šitā, ja. Un tev jāturpina ticēt arī tad, kad tur kaut ko šūpo, ja. Tā, jā, tā tad ticība, cik tu tici, ka ir iespējams, ja, bet te jau tev brīdināja, kā tas izpildīsies, to tu atstāji, to atlaidi, ja. Bet galvenais, jā, ka tu tici, ka tu vari, ka tu vari tikt visam cauri, ja, un ka tev izdosies, ja. Kā un kas tev ir vislabākais, to ir atstāja, ja, bet galvenais nepazaudēt to ticību, ja. Bet tev tiek dots, un tev tas izdodās brīnišķīgi, ja. Un pilnīgi noteikti ar šo te runu viss tiek sasniegts, jā. Jā. Bet tagad, kad es tā domāju, te ir rakstīts visu laiku, testē, cik ļoti tu to gribi,
bet šī runa patiešām dod milzīgus gribas spēku, nu, ka tiešām grib dzīvot cilvēks, grib viņš veidot, grib viņš ietekmēt, ja, nevis vienkārši noskatīties, kā kaut kas tur notiek, ja, bet viņš grib piedalīties, ja, un tur, nu, man liekas, te nav nekādu problēmu, vienkārši man parādīja, par ko te ir runa, jā, tā kā parādīsies tas gribas spēks un būs labi, ja. Jā, nu ko, es vēl paņēmu kārtis, arī orakula, arī, cik man te ir laiks, 20 minūtes, principā jau pietiek, jā, jūs arī negribu aizpļāpāt, jo jums jau pašiem arī, man liekas, kaut kā, nu, ja pa ilgu, tad pa ilgu, vai ne? Es jau kaut kā varu pļāpāt, tad, nu, izvēlkam vēl vienu kārts, lai es saprotu, kas man vēl jums aizlikt. Taro kārts, jā. Aha, redzi, tev atkal tas 8-nieciņš, jā? Superīgi. Superīgi. Un 2-nieciņš, jā? 2-nieciņ tev, un es saku 2-nieciņ ļoti, jā? Nu, ko, nu, 2-nieciņš un ar citu tandēms, jā? Tad taču arī ir zirgs un jātnieks. Jā, tev kaut kas ar to pāri, kaut kādu partnerība, kaut kas ļoti iet, ja. Bet šī ir tāda kārtas, nu pat paskaties, kā ūdens te šūpo, ja, un te galvenais noturēties, viņš tev uz pa virvi iet, ja, un ūdens viss tur šūpo, ja, viss bango, tātad emocijas ir, ja, laiks, paskaties, arī iet, un jānomenedžē tas laiks, un vairāki uzdevumi, reku pa kaut kādas monētiņas viņš stiež gaisā, bet šī kārtas, jā, ir par to, ka ir vajagais multitaskings, ja, kā mēs sakam, vai tā mēs vispār laikam nesakam, bet latviski, ja, ka ir, nu jātiek ar daudz darbiņiem galā, ja, un šeit tiešām izskatās tev ir spēks, un tu vari tikt galā, ja, būt tur vienlaicīgi bez maz vairākās vietās, vai vienlaicīgi 2 pienākumus veikt, ja, un te no tevis prasīs, nu, tad parāda visus savus talantus, ja, bet cilvēks tiek galā. Un šī tāda kārtas, kas arī vienmēr aicina spēt pasmieties par savu, nu, vispār par sevi, ja. Nu, dzīve galā ir spēle, ja, nu, viņš te arī žonglē, un tā kā rotaļa, ja, un tev izdosies, ja. Interesanti ir tas, ka 2 kārtas, ja, jau gan šī, runā par to, ka jābalansē budžets. Tas ir interesanti, ja. Labas it kā, laba bija finansiāli nāk, bet kaut kā arī prasa, kad ir jāpārdomā un jāpadomā, ja, lai ir balans, lai tu vari varbūt iekrāt priekš kaut kā lielāk un tā tālāk, ja. Nu, varbūt tādi jautājumi vienkārši būs aktuāli, ja. Bet jā, šeit ir tādi, ja, ka drusciņi, protams, var sašūtot emocijas, ja, ka tur mājas un mērķi jautājumi, ja, un ceļš kaut kā vajag tas divnieks, kas vienmēr ir tomēr 2, tā ir, tā automātiski ir, nu, rāda kaut kāda partnerība vai sadarbība vai vēl kaut ko, jā. Labi, es nezinu, kāpēc es tā pļāpāju. Un tagad izvilksim, un tagad paskatīsimies vispārībā, kas šis dzīvnieks. Suns! Nē, nu vienreizēji, jā. Tas ir jūsu, tātad, es neskatīšos pat aprakstu, jo īsti nav laika, jā. Bet tātad, ja mēs skatāmies, kas tas par mēneša tavs totēm dzīvnieks, nu suns taču tu saproti, nu suns taču cilvēka draugs. Tev ļoti daudz tādas zīmes par partnerībām, ja? Ļoti daudz, un tas ir uzticams draugs, ja? Un tātad vispār tā tēma ir svarīga, ja? Lūk. Nu, tagad es izvilkšu eņģeļu kārti uz tā teikt atvadām. Jā. Wow, cik brīnišķīgi. Šī ir tā kārta, ko es saku, ka tā ļoti reti nāk. Ja, viņa tiešām reti nāk, ja. Tas ir zemes eņģelis. Jā. Zemes eņģelis vienmēr nāk, un tad, kad cilvēkiem jāsaka, ka, nu, būtībā saka paldies, eņģeļi, ka tu esi kā tāds eņģelis uz zemes, ja, tātad, jo tas ir ar tādu mīlestību pret visiem, ja tu redzi, kā šeit ir, ar mīlestību uzlūko, varbūt tu gaismu sūti vēl aizvien pasaulē, ja, un tas ir kaut kas ļoti, ļoti svētīts, ja,
un tev pilnīgi pasakās, ja, kaut ko tiešām īpaši novembrī acīm redzot, ja, arī kaut ko tādu dari, ka tev pasaka paldies, ja, pat zemes māte varētu, zemes eņģelis, ja. Nu, lūk, un šeit es zinu, ka tekstā ir par to, ka pirms tu domā, kā tur bija, tur tā labi interesanti bija uzrakstīts, bet es tur pastīšu, man vajag patika tas teicieniņš, ja. Tas bija tāds labs, gribu pēc iespējas precīzāk pateikt, ja. Jā, pirms tu prāto, kas tagad tev ir, ko tu tagad gribi nākamo savā dzīvē, ja? Ko tu gribi nākamo tagad izdarīt vai ko, tev vispirms ir jāpajautā sev, kā es varu kalpot. Un pirmkārt, protams, mēs sākam ar sevi, kā tu vari pakalpot sev, jā? Tātad mums jau ir bijušas zīmes par to, ka daudz darba un visādi uzdevumi, ja? Un eņģelis tev aicina, bet vispirms tu padomā, kā tu vari kalpot, ja mēs esam atnākuši šeit, ja? Arī augstākam mērķim, un tas vienmēr ir kalpot lielāka labuma vārdā, un tev atgādina, ka, protams, ka pirmkārt, ja? Kā tu vari pakalpot pati sev, ja? Un tad, kad tu esi sev pakalpojusi, ja? Un tad tu jautā, kā tu vari arī citiem palīdzēt, ja? Jā, nu redz, tev ļoti tas divnieciņš ir, ja? Tu un tas otrs vai citi, ja? Lūk, un tagad es teikšu atā un ejam tālāk. Starp citu, man ienāca tāds impulss. Es vispār biju domājusi par decembra grupu, bet es esmu pilnīgā sajūsmā pati par to impulsu un to ideju, kas man atnāca. Labi, bet varbūt es arī nestāstīšu, ja? Varbūt, lai tas ir paliek kā tāds drusku noslēpums, ja? Bet es tur piedāvāšu tiešām tādus, drusku tur paņemšos, jā. Baigi iesāku un beigās neko nepateicu. Nu jā, nu, bet tas būs kaut kur novembrim pa vidu, nu, 2 nedēļas pirms kā parasti, ja? Tad es kaut ko, ja? Bet būs baigi, man pašai ļoti patīk. Es pati pilnīgi gaidu jau, ja? Labi, tagad gan es teikšu atā! Lai jums visiem superīgs novembris. Un visiem paldies, ka jūs esat šajā grupiņā. Novembra beigās es visus ņemu ārā. Un tagad, lai brīnišķīgs vakars un atlikušais oktobris un novembris un vispār visa dzīve. Atā! Sveiki, otrā pozīcija, ja? Otrais variants, tātad tagad mums ir. Un paskatāmies tagad novembrīti, ja? Es paņemšu šākumā šādi, izvilkšu 3 rūmus un pastīšos tās tēmiņas, ja? Kas te ir atnākušas. Un jūs jau ziniet, kā te notiek. Cik interesanti. Pirms tam bija viss šeit, ja? Nu, labi, skatāmies, kas te mums te uz nākotni feku apgriezts, ja? Nē, mēs runājam, nevis vispār, nu jā, nākotne, kaut kā tā. Attiecībās gebu brīnišķīgākā runa, kas vien var būt, kaut kāda nolīdzināšanās, izlīdzināšanās, ja? Harmonizēšanās, ja? Tas ir brīnišķīgi, ja, kad attiecībās var ienākt arī vairāk brīvības, vairāk cieņas, ja, jo katrā ziņā šī ir atvesaļošanas kārts, ja. Vienīgi tā nākotne tur fehu, ja.
kā lai es izlieverēju tagad, izlīferēju no situācijas, ja atnāk apgriezts fehu, ja? Jo fehu ir par bagātību, fehu ir par paplašināšanos, jā, bet te ir kaut kāds, kaut kas sanāk tieši pretēji, vai ne? Jā, tā rāda. Un, protams, es jums nolasu, ne jau akmenī cirstu tagad prognozi, jā, bet attiecīgi tad es jums uzreiz dodu padomus visādus, jā. Un mēs jau vēl papētīsim, kas tur ir, jā. Un šeit, kāpēc iet kaut kas, jebkas izsīkumā, jā? Pirmkārt, neuztraucieties, es vienas pilnīgi noteikti sapratusi, ka viss ir pareizi. Īstenībā viss notiek pareizi, jā. Ja mums ir jāiet kaut kam cauri, tad mēs kaut kādu pieredzi gūstam, mācamies, jā. Tā tas ir. Un pie šīs runa, piedodiet lūdzu, un pie šīs runas, jā, tā tad aicina padomāt, kur tad tu tērē tos savus spēkus, kur tad tu tur dzenies tajā nākotnē, kas tev būtībā ved uz izsīkumu. Saprot? Pie šīs runas ir tāda runaloģe Harela. Man patīk, kā viņa pie šīs runas teica, ja, ka tas ir tā kā ēzelītim to burkānu pavicina, un viņš tik skrien, iet pie tā burkāna, viņš iet pakaļ tam burkānam, ja viņu izdarbina, ja. Un beigās viņš burkānu nedabū, bet viņš ir izcīts un izdarās, ja, un pazaudē spēkus un pretī neko nedabū. Jo bagātība ir tad, ja, kad tomēr to arī saņem pretī, tā teikt, no mana galda tavam galdam, ja. Šī ir pilnīgi tāda materiālistiska runa, tā nav kaut kāda, mēs, protams, tā patiesība jau ir vienlaicīgi divos līmeņos, abos līmeņos, ja, bet šeit šī gadījumā ir uzsvērta tā materiālā puse. Materiālā arī, to arī esi galā miesa un asins, ja, materiāls varētu teikt, ja. Un tas jau nozīmē, ka mēs nevaram tikai dot, ja mums nedod pretī. Vienkārši tas nav iespējams. Vienkārši nevar izdzīvot šajā pasaulē, ja tā mēs esam fiziski nevaram pastāvēt, ja. Jā, un tas ir par to, jā. Kas ir, protams, var arī emocionālāk to skatīties, ka tiešām varbūt kaut kur tu tik daudz emocijas atdod, jā, un tur pretī tev tur nav tas, jā, tā piesaiste. Jo viņi arī prasa par bagātību, šeit vēl tur skandināvu mitoloģijā tā ir par lopiņiem, jā, un par viņam jārūpējās, jā. Jārūpējās, un tad tā bagātība plaukst un zeļ, toreiz taču viss bija lopiņi ir, tu esi bagāts, jā. Tātad, arī tā ideja, jā, jārūpējās. Ja tu tikai viens ieguldies, un par tevi neviens nerūpējas, jā. Jā, šeit ir jāpadomā, mēs pastīsimies. Un šeit ir tātad Raido runa, viņi bija ar muguriņu, bet ļoti labi, ka viņi ir precīzi tāda smuki pagriezta. Vispār šīs ir fantastiskas runas pašas par sevi, jā, jo tev Raido runa ir uz atmodu, un tas ir kolosāli, jo tu tā kā atmosties patiesajam ceļam, savam patiesajam ceļam, kas patiešām tevi, kurā tu vari pilnīgi sajusties harmonijā ar visu visumu. Jā, tā ir tāda īpaša runa, tev pavarās ceļš, jā, tas ir tavs ceļš. Ja mēs augstos toņos runājam, tad tas ir tavs augstākais ceļš, jā. Bet tas tā tad ir tavs ceļš,
kur tevi atbalsta, jo tu dari atbilstoši pēc tā, kā tev ir nolikts, jā, pēc tā, kā tev ir saskaņots ar likteni, jā, un tas ir tavs, jā, un tad tā kā pasaule sadodās rokās un tev izdodās, un viss raiti un ritmi iet. Atmoda, jā, atmoda, kaut ko tu tur sajūtīs par to savu ceļu, par to savu patieso gainu, jo viņš bija ar muguriņu, jā, bet paskaties, kas tur apakšā skaisti, ja? Un, jā, interesanti, ka viņš pilnīgi vienādā līmenī ir ar šo te, vai ne? Jā. Nu, labi. Vienkārši man ir interesanti arī pašai paskatīties, jo pēc tam es paņemu kārtas un tad vairāk var vispār saprast, par ko iet runa. Labi, ķeramies klāt, tad uzreiz jau sāksim, ar ko es tur sāku. Es sāku ar attiecībām, es sāku šitā iet. Interesanti, ja? Vai otrādi sākam ar atmodu un tad tā nākotne. Tā, labi, skatāmies atmodu. Kas tur ir par atmodu? Ko mums rāda šeit mēnesis orakulu kārtas, ja? Redzi? Interesanti, interesanti, jo tevi aicina noturēt to savu vīziju, bet te tā doma ir tāda, te ir variācijas, ja? Un pat cik es tikko runāju par to nākotni, ja? Tad skaties, kas te ir par variāciju, ja? Jo no vienas puses, ja, nu, tu stāv kā klints, ja? Un tu esi neizkustināms, un tev ir tās savs tā teikt, sava vīzija, un neviens tev nevarēs iztricināt. Mugurkaulam ir jābūt, protams. No otras puses šī kārtas paredz, ja, ka var arī būt tāds variants, ka tu esi ieņēmis galvā, ja, šo te savu kaut kādu pozīciju, un tevi neviens nevar nekādī izkustināt no vietas, ja. Runa ir vairāk par to, tātad šeit attiecībā uz es pārēju jau, tāpēc, ka viņš ļoti saspēlēs tas uz vienu līniju, ja. Tev ir jāpadomā, kur ir kaut kas, kur tu pat esi iestrēgusi kaut kādā savā redzējumā, ja. Un kas būtībā, kur tu pati jūti, ka tas vairāk no tevis paņem, ja, nekā tevi uzpilda, saproti. Jo tev tāpat ir jāiet tavs īstais ceļš, bet šeit ir fantastiski emocija, rūna izkārtota, ja, tāds skaists balans, ja. Jā. Tā, kur man palika mana grāmatiņa? Tā, reku ir. Lai pastīsimies, ko es varbūt vēl kaut ko izlaidu. Jā. Nu, nē, tas par to stagnāciju. Jā, par to stagnāciju. Es starp citu nākotne. Man ir interesanti uzreiz tagad atzīmēt, ka fehu rūna, ja, uz bagātību ved tikai tad, kad cilvēks ir aktīvs un dara un saprot, un rīkojas. Tu nevari vienkārši neko nedarīt, ja. Tad nav. Starp citu vēl ir variants tāds, ja. Tev jau uzreiz brīdini, ja, ja tu neko nedari. Vat es iesēdusies kā, piemēram, nu, kūka, neapvainojies, es tagad mēģinu tēlaini izskaidrot to sajūtu, ja. Un viss, ja, un neizkustināms. Tad tev rāda, skaties, te iet uz izsīkumu, ja. Bet, ja tu esi aktīva, ja, pie kam, ja tev ir pacietība, nevis spītīgums, ja, kas iestrēgst, bet un stagnē, ja, bet pacietība, kas ir vajadzīga, ja, tad, paskaties, tad viss ir baigi kolosāli, ja. Tālūk. Ja. Tas arī tas pats galvenais, ja. Labi. Tagad paņemsim, paskatīsimies, tas ir kā bija pie šīs runas, bet paskatīsimies, ko konkrēti šeit par to nākotni, tur mums atklāsies, ja. Kas tur ir? Nu, redz, šeit vispār ir
veiksmīgākā no veiksmīgākām, bet tu paskaties, cik kustīga. Jā, var jau būt, kad, jo tev tik labvēlīgs šeit tās runas, varbūt man jāsaka tev padoms, ja, un tu pati labi saproti, par ko iet runa, jo šitas te strēlnieks, ja, un, ko tev vēl saku, veiksme ir tavā pusē, ja, un strēlnieks vispār ir tāda interesanta zīme, ka strēlnieks ir tas, kurš vēlās iet un traukties kā būta un atklāt, tā ir ļoti ekspansīva enerģija, ja? Viņa nestāv uz vietas, ja? Lūk, kāds tev ir aicinājums, ja? Tātad tev uzreiz šeit saka, tev ir potenciāls, ja? Paplašināties, pagātināties, tikai, ja tu nesēdēsi uz vietas, nedrīkst sēdēt uz vietas, tu nedrīkst stagnēt, tu nedrīkst iestrēgt, ja? Tev ir jākustās. Viņš iziet pāri robežām, ja, uz svešās zemēs, nu tātad svešās teritorijās kaut kādās, ja, ne jau tikai ģeogrāfiski, bet vispār tu pārkāp kaut kādas robežas, tas ir kaut kas jauns, ko tu iepazīsti, ja, vecais, ja tu paliec pie vecā, tu stagnē, tev rāda, ka tu stagnē, ja, tu nedrīkst nekādā gadījumā būt šaurdomātājs, ja, tev te jādomā plaši un lielas idejas, ja. Pretējā gadījumā tev jau rāda, ja. Pretējā gadījumā būs tā. Varētu būt tā. Reku mēs viņu saliksim pareizi, sakārtosim, ja. Varētu tev vest uz bagātībām, paplašināšanos, pat šis te visu atrisina, ja. Nu tā tad man tur vajadzēja jūs sapurināt, acīm redzot. Tāpēc tā atnāca, ja. Nu un par attiecībām ir brīnišķīga runa. Tā jau vajadzētu būt brīnišķīgi, nu vai arī pamācīs, ja, kad dod partnerim, tā teikt, savu telpu, ja, jo tā ir tāda runa, pastīsimies. Nē, man patīk. Nu, ko lai es pasaku, ja? Šī ir tāda runa, šī ir tāda kārts, ja. Šī ir tāda kārts. Kas saka, ka tas, ko tu esi tur vissliktāko sadomājusies un savā galvā, un ja tā ir, ja tas ir tev aktuāli, tad es pateikšu, tas vislabākais variants pie šīs kārtas, ja? Jo tas, ko cilvēks tur drausmīgi saprojecē jau uz nākotni, ka tur nekas nesanāks, viss ies tikai sliktāk, ja? Tad tādā gadījumā, ja tas tev aktuāli, tad šī kārtas pilnīgi noteikti noņem to visu un pasaka, tas nekas no tā nepiepildīsies, jā. Tu tur viss esi sadomājusies un ne tā jau sadomā, nu, aizšķūrējusi savā galvā, jā, ne uz to vispār pusi, jā. Bet te ir otrs variants, jā. Kas saka, ka ja tu par kaut ko šausmīgi tu biji sacerējusies un ieņēmusi galvā, ja, tad šīs te izredzes samazinās, un tas savukārt iet kopā ar šo te runu, ja. Un te atkal man ir jāpasaka, ka tas man atgādina šo te ideju, ko es teicu, ja, ka tu esi ieņēmis galvā, tur tas burkāniņš, viņš tur smuki, un tu tik skrien, un tu noteikti zini, par ko iet runa, ja. Tad tu redzi, ko tev rāda, ja. Es nedomāju, ka tev ir kaut kas traģisks, ja. Bet tev kaut kādu iemeslu pēc es tev rādu tev. Tātad tev liek aizdomāties par to, kas tas ir, kur tu skrien, ja. Tātad es domāju, ka tas nav, jo pārējās ir brīnišķīgs kārtas, ja. Tas ir tev, ko padomāt, ja. Labi, un tagad skatāmies taro kārtu. Imperators, un brīnišķīgi kārts, jā. Brīnišķīgi kārts. Imperators jau ir, nu kā, imperators, jā. Imperators, starp citu, imperatoram patīk sēdēt savā tronī, un viņš jau labprāt vispār nekustētos, jā. Viņam patīk tā iestagnēt savā varenībā, jā, bet. Imperators ļoti labi arī saprot, ka ja viņš sēdēs, tad kāds cits iekaros viņa impēriju, ja. Viņam ir visu laiku jāpaplašanās. Tas ir tas variants, ja, ka imperators, ja viņš tikai sēž savā tronī, viņu no tā troņa izmetīs.
imperatora tā tad būtība, nu labi, agrāk gāja karot, ja, un tā, jo ja ne tu, tad tevi. Tāda loģika, bet tātad jūs redziet, atkal runām par paplašināšanos. Tev noteikti tev jābūt, ka tu saproti, par ko ir runa. Ja? Tev akal un akal rāda. Gribi nostiprināt savas pozīcijas, gribi vairot visu, ej, dari un iekaro jaunas tāles, jaunas mērķus, ja? Ļoti. Sēdēsi, būsi pasīvs, nu tad samazinās izredzes, ja? Jā. Imperators, jā, viņš izplāno, viņš ir stratēģis, un tad viņš ceļās un dara. Un increase, jā. Increase jau ir saistāt, tad paplašina savu veiksmi, jā, palielina savu veiksmi, jā. Lūk, kāds arī padoms, jā. Es domāju, ka visi ir baigi labi pateikts. Katrā ziņā es sapratu ļoti labi. Man jau pašai ir interesanti, kur tad es izvēlēšos. Jo es vienmēr pēdēji, nu, tā, kad viss ir izdarīts, es izvēlos, jā. Un paskaties, kas tev atnāca no eņģeļu kārtas, jā, uzticies savām sajūtām, jā, uzticies savām iekšējām sajūtām un iekšējai vadībai, jā. Tātad tu intuitīvi īstenībā ļoti labi izjūti, kas ir jādara, jā. Un tagad paskatīsimies tavu mēneša tota dzīvnieku, un tas ir zirgs, kolosāli. Nu, zirgs jau arī nevar sēdēt vietā. Zirgs ir ceļotājs, un ap citu fantastiski ceļš, jā, ceļa rūna un ar zirgu, jā, senos laikos tieši kā reiz ceļoja zirgu, tev noteikti šis ir aicinājums būt kustībā, kustēties, jā, un paplašināties, un, jā, paplašināt savu apziņu, savu materiālo labklājību, paplašināt. Jā, mīļie, tieši tā. Nu ko, un tagad es teikšu, lai jums ir brīnišķīgs novembris, brīnišķīga atlikušais oktobris. Es jau pastāstīju, ka wow, man ir, es zināju, ka es gribu kaut ko decembrī taisīt, bet man ir tik fantastisks idejas, bet pēc tam es sapratu, ne, es negribu vēl stāstīt. Es tikai teikšu, pačakojiet līdzi, 2 nedēļas pirms decembra es sākšu aicināt uz decembra grupu. Protams, ka tā būs īpaša grupa. Es viņai gatavošos jau laicīgi, tāpēc, ka es decembra arī gribu sev, nu, tomēr tas ir decembris, arī ir advent un tā tālāk, jā. Tā kā es rakstīšu jau tagad kāšu izklājumus, jā, lai es varu decembrī tikai darīt to, ko es tur daru, jā, ko es tur uzrakstu eņģeļu vēsti, mums ir aplis, 100% aplis, tas ir skaidrs, es vienkārši to saprotu, tas ir, nu, tas ir tas, kas mums vajadzīgs, jā. Jā, nu, un tur vēl visā tāda bonusi un pārsteigumi un iespējas, šoreiz būs varianti, kurus tu varēsi izvēlēties nākot grupā. Oi, es jums pateikšu, es, godīgi sakot, es noteikti piedalītos tādā grupā pati. Goda vārds, jā. Lūk tā. Nu labi, teikšu jums paldies liels par to, ka jūs esat, un ceru, ka jums patika, un es, protams, labprāt dzirdēšu, vai jums šis te noderēja, ja? Un tagad es teikšu atā. Sveiki, trešais variants, ja? Tā tad mums ir, un skatāmies novembra prognozītes, ja? Tā, šādi te es izdomāju. Un metīšu tātad 3 rūniņas, lai redzam, kas tur par aktualitātēm, jā. Jā. Nu ko, nu šī tā kā izstāst, kad uz veselību man ir ieripinājusies, jā, rūna. Kas tā ir? Tukšā rūna. Vai pilnā rūna. Vienmēr sakot, rūna noslēpums, jā. Un kāpēc par veselību tāds? Veselība. Te ir vienkārši, te ir vairāk skaidrojumi, jā. Jo te viņa var nozīmēt
Tā, protams, nav futarka rūna, ja tā ir jauno laiku rūna, kas ir pielikta klāt, jo rūnas ir alfabēta burti, ja, un skats, ka nav tāds tukšais burts, ja. Bet man patika tā ideja, jo tas ir kaut kas, kas rāda potenciālu, ja, ka ir potenciāls, ja, viss ir atkarīgs, tā teikt, no tā, ko tu tur esi iesējis, tas tu darīji tagad būs, ja. Es varu vienkārši minēt, ja tu esi kaut ko darījis veselības labā, tad tu redzēsi rezultātus, ja. Ja tu kādreiz esi atstājusi, tā kā saka, ja tu veselību esi atstājusi, aizmirsu, kā saka, bet tu saprati, ja, ka, ja tu esi ignorējis veselības jautājumus, ja, tad arī var būt, piekam, tā ir negaidīta runa, ja, tas ir negaidīts kaut kas, tāds surprise, pārsteigums, ja. Tāpēc pie šīs runas, saka, ka ir galvenais jātic sev, saviem spēkiem, savam liktenim, ja, prasa no tevis paļāvību, ja, jo tu te tāpat nekas nav redzams, ja, te viss kaut kas negaidīti var izspēlēties, ja. Lūk, toties šeit, kas tev ir atnākusi, tev viņa ir uz atklājumiem šī te rūna, dieva rūna, ja, es jau redzu, es viņu atpazīstu pēc tās lāsītes, ja. Jā, Ansus. Un arī uz lielisku rezultātu viņa tā kā drusciņa bija. Ansus ir dieva rūna. Brīnišķīga. Viņa saistīta ar elpu, jā. Tad mēs tikko ar veselību vienkārši runājām. Tad tādā gadījumā tiek kaut kas ar elpu un plaušām, jā. Un kaut kāds te ir atklājums. Kas drusciņa tev uz to gribās jau domāt lielisks rezultāts, jā. Bet, jā, kaut kas tāds. Protams, Ansus rūna, kā dieva rūna, jā, viņa ir milzīga radošuma rūna, un viņa ir rūna, kas palīdz sakomunicēt. Vispār viņa arī sauc par komunikācijas rūnu, jā, tāpēc, kad, jā, šī tā Ansus rūna, burtiņš, tā tad ir pirmais burtiņš, ne futarkā, bet vispār alfabētā, jā. Un tāds tā kā dieva burts pirmais, jā. Un jūs jau ziniet, visos cilvēku radīšanas stāstos, ne visos, bet daudzos tomēr Dievs to elpu iepūš savu, jā. Odins ar brāļiem radīja cilvēks un elpu iepūta kokā, jā, Bībelē atkal. Jā, ne kokā, bet Bībelē bija cits stāsts, bet, jā, tāds brīnumains radīšanas spēks šeit ir. Jā, komunikācija, atklājums, jā. Tātad saistībā ar komunikāciju kaut kāds atklājums būs, jā. Nē, protams, ja no tādiem augstiem plauktiem tu vari patiešām piedzīvot tādu atklājumu sarunās ar debesīm, jā, jo te ir iespēja arī kontaktēt smākām pasaulēm. Bet tādā sadzīviskā līmenī, jā, tā ir komunikācijas rūna, kas ļauj atklāt neparastas arī idejas, tāpēc, ka radošana rūna, jā. Oriģināls kaut kāds, jā, kaut kas tāds, jā. Jā, un tad mums te ir rūna, kas ir uzsēdusies gan uz mēķiem un mājām, atkal es nevaru saprast, kas, bet šī ir labvēlīga ļoti rūna, tā ir Jeres rūna, kas saka, ka būs laba raža, gaida panākumi, jā, kaut kāds tātad mēķi, kas saistīti, varbūt kaut kas saistīts arī ar māju, jā. Varbūt mēģis saistīts ar māju, jā, bet, jā, šī rūna arī, starp citu, ļoti līdzīgi šeit, ja, ko sēs to pļausi, jā, bet viņi tā kā paredz, jā, ka tad jau būs kaut kas labs iesēts, jā, ka beidzot tavu pūliņu tu redzēsi rezultātus saviem pūliņiem. Labi, paskatāmies vispār, ko saka mēnesis orakulu kārts, jā. Ko skatās, ko saka tātad pa veselību, kas man atnāks kāda kārts, jā.
Es var citu, ko es uzreiz te gribu, labi, es pēc tam pateikšu. Šī ļoti laba kārta. Saka, ka tu esi ļoti tuvu, lai sasniegtu mērķi. Ja? Nu, tu neesi vēl gluži līdz tam mērķim nonākusi, bet kaut kāds mērķis, kas ir noliktais, bet ar citu, tad tiešām arī rāda, jo šeit mērķis ar Jeras runu pilnīgi noteikti tiek sasniegts. Vienīgi te ir ar Jeru, tu nekad tu nevar ātri to izdarīt, ja tā ir rašas runa, kamēr tu iesē, kamēr tur sāk dīgt, kamēr tur vajag pacietību, ja. Bet vienmēr ir rezultāti, ja tu rūpējies par to, un jā, tas ir interesanti, jo kaut kas jau tāds labs izskatās, ja. Jā. Ar šo te kārti tātad tev pasaka, ka tu esi uz pareizā ceļa, tu visu dari pareizi, vienkārši turpini iet, un cita, cik interesanti, ka šis te, es nekad neatceros, kas bija, kā tulkojās Gibas Moon, jā, bet tieši ar šo te kārti tevi aicina atgriezties pie veselības labiem ieradumiem, vai nav interesanti? Un tad skaties, ja tu atgriezies, ja tu zini, par ko iet runa, un tu tieši šajā mēnesī izdomā novembrī atgriezties pie veselīgiem ieradumiem, ja kaut ko pamaini, kaut kādas, nezinu, vai ir atmet smēķēšanu, vai vairs nedzer vīnu tur katru vakaru, vai ne, vai gulēt laicīgi, tev saka, tev būs ļoti labi rezultāti, ja, ļoti labi rezultāti. Pamazām, bet viss iet, viss notiek, ja. Ko? Super. Super. Vēl šī runa runā par to, ka tātad, kāpēc tev aicina uz labiem veselības rezultātiem? Tāpēc, ka kaut kas ir jāpielāgo, kaut kas ir mazliet jāpielāgo tajā, kā tu dari, ir drusciņi, ir jāpamaina taktika, ja, un tad tu visu dabūsi. Tātad es arī varu teikt, nomainās taktikas kaut ko veselīgāku, vai arī tas ir aicinājums. Tu zini, par ko iet runa. Tas ir tātad pilna iespēja, ja, ka kaut kas pašķirās, un tad tas tiešām ir to vērts, ja, un tad tev ir bagātīgi atmaksājās tās, ja. Nu, lūk. Vēl pie šīs kārtas ir minēts, ka situācija, ja viņi tāda spriegota, ja, tad nevajag sevi spiest, jo tad viss var nojukt, ja, ja tu sevi kaut kā baigi spiedīs uz kaut ko, vai arī spiedīs uz kaut kādu mēķi, tā, ka pedāla grīdā, ja, ka tas visu var vispār saputrot un izjaukt, ja, un izsist tev vispār prom no ritma, ja. Starp citu, tas ir ļoti smuki iet kopā ar šo te runu, jo, kā jau es teicu, ja, šeit vajag pamazītiņām. Es pēkšņi aizdomājos, ka es tagad domāju, kur runa es tagad lasu, es rakstu šo te, vai ne? Es vienkārši saku, ka tas iet kopā, ja? Jo ar Jeras tātad runa ir jābūt pacietībai un pamazām lēns, bet stabils progress, lūk kāds, un tieši tev to pašu te arī saka. Ja tu tur spiedīsi, ja tev tā gribēsies ātrāk, un tu spiedīsi, un čirizņihaču, kā saka, pret būs tikai sliktāk. Ar šito runu drīzāk iedod sev kaut kādu attelpu, ja, un tu redzēsi, tev būs jauni spēki, un atkal tu vēl labi viss ies uz priekšu. Es ceru, ka tu saproti, par ko es runāju, ja. Man sāk likt, ka šī varētu būt mana pozīcija, ja. Jā. Nu, lūk, tādas tās lietas, ja. Un tagad skatīšos šo un šo. Vismaz man tā pašai liekas, ka es esmu tik tālu nonākusi, ja. Tātad, kas man ir šeit par atklājumiem? Nevis kas par atklājumiem, bet vienkārši, kas man te jāsaka jums, ja. Nu, pirmkārt, jā, tev mierina un jau pasaka, ka visi tu un tavi mīļie ir drošībā. Uzreiz tev jau atnāc nomierināja. Varbūt tu tagad jau satraucies, ja, kas tev kaut ko par to veselību saka, bet tev uzreiz saka, tā, nomierinies. Visi ir drošībā. Visi, kuri tev ir dārgi, tie ir drošībā, ja. Lūk, atklājums, nu, ka par ko varētu būt atklājums, ja ir jauns mēnesis Vēzī. Tas ir tāds ļoti emocionāli piesātināts laiks, bet tas ir tāds tiešām arī laimīga tāda
mēnesis ir ļoti laimīgi jūtās tajā vēža zīmē. Un, jā, tev sola, ka tas, kas notiks kā nākamais, tas būs tev ļoti labvēlīgs un atnesīs kaut ko pozitīvu. Cik interesanti, cik interesanti. Un, protams, mēs zinām, ka vēzītis ir par ģimeni, nu, par tiem saviem tuvākajiem, tuvāko loku, ja, par privāto dzīvi. Tur ir kaut kāds atklājums, ja. Atklājums, jā, te arī kāds ir par to, ka kāds mēģina pietuvināties. Varbūt tas tev būs tāds, wow, negaidīja vai ko, jā. Protams, te var arī būt kāds no bērniem, jā. Bērni var uzsākt kaut kādu jaunu ciklu, jā. Lūk. Nu tā. Tātad vai, kaut kas saistīts ar privāto dzīvi, jā. Un kaut kas pozitīvs. Tas sākums ir pozitīvs, jā. Varbūt, starp citu, kāds pārvācās, jā. Tas arī var tā būt. Vai bērns pārvācās, jā. Nu tā. Bet katrā ziņā tā ir laba virzība un pozitīva virzība, jā. Un tagad paskatīsimies šo te, kur man atkal ir uzskritis uz gan mēķi, gan mājām, jā. Aha, pasties. Te arī saka, ka, nu, ir laiks nomierināties un dziedināties. Interesanti, interesanti. Nu, vispār šī te runa, kas rāda tādu ciklu, jā, jaunu ciklu. Jā, viņa arī varētu būt dziedinoša. Klasiski viņa neskaitās gluži tā, bet vispār viņa ir tik laba runa, jā, kā to pat varētu pieskaitīt kā pie dziedinošās runas, jā. Un atkal jau šī te kārts runā par to, ka ir laiks tagad nomierināties, ir laiks iedot sev kaut kādu, tā teikt, attelpu, tā teikt, time out, es pēkšņi domāju, kā tas ir latviski, jā, kur tu paesi ar sevi, kur tu ļauj arī otram pabūt, jā, ar sevi, jā. Redziet, kas te, ko te visu laiku rāda, jā, tātad tev ir ārkārtīgi svarīgi nespiest pedāli grīdā, ja? Tev visu laiku šito saka, ja? Ka šī, principā, varētu būt pozitīva kārts, un viņa ir pozitīva kārts, ja? Bet te ir brīdinājums, tikai nedomā, ka tev tagad ir jādara kaut kas tur spēcīgāk, vairāk, ja? Saproti? Tev visu laiku te to pa šito atgādina, ja? Tev jāļauj, jā, norimties, iedot sev attelpu, otram attelpu, pāelpot dziļi, atpūsties, jā, un tad ir viss labi, jā, jo tāds dziedinošs ļoti laiks, novembris, kas noteikti neļauj steigties pa galvu, pa kaklu. Un noteikti neļauj arī steidzināt kādu citu. Jā, nu, tālāk. Jā, nu labi, un tagad paskatīsimies eņģeļu kārti un taro kārti un dzīvnieku kārti. Tātad eņģeļu kārts. Redz, cik interesanti. Tev arī tā kā prasa, lai tu savācies. Vispār es redzu, ka šitas ir novembrim tāds kaut kāds tāds vienots tāds vēstījums, ja? Nomierinies, savācies, ja? Jāfokusējās uz prioritātēm, ja?
Un tas ir pats galvenais, ja? Tātad tu nevari ķert un grābt visu, tu fokusējies uz prioritātēm. Tas pilnīgi noteikti galvenais mērķis, ja? Un tad arī tev eņģeļi palīdzēs, ja? Šajās te prioritātēs, ja? Uzdevumos. Paņemsim arī taro. Cik interesanti. Tev atnāca kaujas rati vai var saukt arī par triumfa ratiem, ja? Labi, sauksim par triumfa ratiem. Un tas ir interesanti, tāpēc, ka triumfa ratos tiešām vajadzīga koncentrēšanās ļoti. Viņi ir, jo redziet, triumfa ratos sēž braucējs, ja? Un nav pavadas zirgiem, ja? Viņš tieši ar savu koncentrēšanos, ja, ar savu, viņš ir uzskaņojies, viņš ir tik ļoti uzskaņojies uz to savu mērķi, ja, ka viņš spēj saskaņot pat divus pretrunīgus spēkus, ja, it kā balts zirgs, melns zirgs, viņi varētu pēc idejas teikt domāts, ja, viņi varētu skriet katrs uz savu pusi, ja, bet viņi draudzīgi skrien vienā virzienā, tāpēc, ka viņš ir tik ļoti nokoncentrējies, ja, ka viņam izdodās samērot kopā, it kā nesamērojamo, ko nevar tā kā salikt, ja? Vajag interesanti, ja? Tev pilnīgi noteikti arī šeit saka, ka te ir kaut kāds, tieši ko šitā runa saka, ka ir apbalvojums par kaut kādu smagu darbu, ja? Vai tev jāiziet cauri, bet katrā ziņā tev tiešām rāda, ka tev kaut kas ļoti sekmīgi izdosies sabalansēt, ja? Paskaties, te arī vārds prioritātes. Successfully balancing many priorities at once. Un te ir tieši, ja. Tātad tur paskaties. Super. Tātad te ir pa vienu tēmu. Tā ir viena tēma. Tu esi nokoncentrējusies, tev ir gribas spēks, tev izdodās, ja. Tev ļoti labi izdodās. Super. Nu, te vēl rakstīts publiska atzinība. Nu, to es nevaru visiem solīt, bet varbūt ar laiku tevi novērtē, ja, kaut kāds lielāks loks, to, ko tu tur dari novembrī, ja. Tā arī varbūt jau novembrī novērtē, ja. Nu, lūk, man liekas, tik klausā. Vēl jāpaskatās tavs totēms, dzīvnieku totēms, ja. Man kaut kā liekas, ka es šito varētu arī sev izvēlēt. Paskatās, zirneklis. Zirneklis, te jau sapraksti ir superīgi, bet zirneklis neatceros, es tikai atceros, protams, ka viņš bija kolosāls, ja? Jo zirneklis mēs redzam šos te tīklus, ja? Viņš bija tīklus, un viņš jau arī tā kā tāds, kur man tā grāmatiņa, viņš jau arī tāds tā kā iekarotājs, ja? Ar savu stratēģiju, starp citu, viņš starp citu, šeit iet kopā, viņš pārcietīgi, tas taču ir vajadzīgs laiks, viņš dara, viņš tājas tos savus tīklus, ja, viņš tur vajadzīgs darbs, es nevaru atrast to grāmatiņu, es jau principā tāpēc, ka es nevienam nelastu pa tiem zirnekļiem, bet man, pa tiem dzīvniekiem, bet man ienāca vēl tā, ka man jāpaskatās tomēr, ja. Jā, un ar tādu pacietīgu darbu viņš noauž to tīklu, un viņš panāk to rezultātu, ja. Zirneklis. Tā, tūlīt pateikšu vēl divus vārdus par zirnekli. Pēc šī te orākula, ja? Tāpēc, ka, protams, ka tur var būt dažādi, ja? Nu jā, te ir, paskaties, gaidi pacietīgi, un tad tavs tīkls pievilks tos, kuriem tev ir jāatrod. Nē, es saku, tas atkal iet kopā, ja? Paskaties, cik tev daudz norādes. Ja? Ka neko nedrīkst sasteigt, ja? Ļoti jākoncentrējās. Ja tu nekoncentrēsies, ja? Nē, tā nav iebiedēšana, tā ir vienkārši saproti, tas ir, tev vairāks norādes, ja? Tad tu atceries, ja?
ka tev ir jāpaļaujās, jāļaujās, un tev ļoti jāuzskaņojās, un tad, ja, bez tādas sevis izdzīšanas un otra izdzīšanas, ļaujot attelpu, ja, ar pacietību, ja, un ar pacietību kādus tīklojumus, tas ir taču milzīgs pret to maziņo kukainīti, ja, tas ir milzīgs tīkls, ko viņš izveidoja, ja, ar pacietību. Un tad, tātad tu kaut ko veido ar pacietību, ja, un tad pievelkās tie tavi cilvēki un viss tur pievelkās, ja. Jā, šī grāmatiņā zirneklis ir kā tāds kosmosa radījums, ja, kas pārstāv dievišķo sievišķību, tāds mistēriju, ja, kaut kādu, jā, tāda mistērija, te ir par sinhronitātēm, par sakrālo ģeometriju, visuma sakrālo ģeometriju, par šiem te nodomiem, ko tu iepini, ja, un tad tu piesaisti tādējādi, tu ievibrē, ja, to visumu, un tad nāk pie tevis, viss nāk, te ir tiešām, tagad, ja tā padomā, kāpēc gan lai nebūtu viņš tik īpašs, mums taču ir Dieva runa atnākusi, tā ir sana Dieva apzīmējums runa, ja, debesu Dievs. Interesanti. Vienīgs tas ir laikam vīrišķā enerģija gan, bet tas nekas, ja. Tātad te viss tāds mistērisks un dievišķs, ja. Super. Man patīk. Labi, un ar to es arī šķiršos no jums un priecāšos, ja tu pievienosies decembra grupai, bet par to es pastāstīšu 2 nedēļas pirms decembra grupas. Jā, un es jau vairs neatceros, vai es kaut ko jums pateicu, vai es pateicu iepriekšējiem, bet īstenībā es daudz neko nestāstu, es tikai stāstu par to, ka es esmu ļoti piedāvājums būs ārkārtīgi interesants, šoreiz varēs izvēlēties, jā, un es, godīgi sakot, man ir tāds svētku noskaņojums. Jā, man ir svētku noskaņojums, absolūti, pilnīgi noteikti. Tālāk. Un tagad es jums teikšu, lai jums klausās vakars, lai jums klausās atlikušais oktobrs, novembris, ja? Nu, un vispār, lai jums viss kolosāli. Jā, un novembra beigās ko es stāstu, oktobra beigās es visus izņemu no grupas, ja? Nu, tā teikt, ja? Un tagad es jums saku